mūzika, no kuras strāvo īpašs vēstījums, mūziķi, kuri savu darbu dara tā pa īstam. Tā madonieši raksturoja vienu no pazīstamākajām latviešu mūzikas grupām Autobuss debesīs, kas savas 25. jubilejas koncertūras ietveros viesojās arī Madonā. Man patīk gan viņa balss, gan viņa talants un tas, kā viņš māca savas emocijas paust un izteikt dziesmās un prot aizkustināt un sajūsmināt šajā pavasarī. Vajag tik daudz pozitīvu emociju un ļoti priecājos būt šeit. Mēs vispār uz Autobuss debesīs jau dodamies uz mazām imandienām, praktiski regulāri, un arī nevarēja nenākt. Mums Ziemassvētku vecītis atnesā biļetes. Tik pilnu zāli Madonā neatceros. Jā, tiešām ir ļoti pilna zāle. Es domāju, viņi ļoti populāri. Un es skatos, neskatoties uz to, vai slimībai, veselībai, trauma vai vienalga, kas jānāk uz koncertu. Protams. Protams. Tie mani novadnieki. Vecpiebaldzēni. Tāpēc jānāk. Bijām pēdējās rindās, bet cēlāmies kājās un dejojām. Viņš dzied no sirds. Tas laiks iet, un arī mākslinieki mēdz sagurt vēl ne no tā, bet tur ir tā kā joprojām tāda īstums sajūta. Man liekas, viss izsaka, ka pēdējā dziesma skatītājs viss piecēlās kājās un dziedāja līdzi. Es domāju, tas ir tāds, ka tā emocija tika nodota no skatuves visiem. Tajā ir arī kaut kāds tā latviskais kods, ko varam saprast tikai mēs, jo es tieši pēdējās divās dziesmās domāju par to, ka, ja, teiksim, šeit būtu kāds ārzemnieks, viņš to piedzīvotu, viņš sajustu to mūsu emociju, bet viņš iespējams nesaprastu pat vārdus, kas tajā dziesmā secīgi rindojās, un viņš nesaprastu to sajūtu, ko tā iedod mums. Es atceros pirmo reizi, mēs aizgājām estrādē. Autobuss debesīs nebija populārs vēl. Bērni pusauģi palika mājās, arī viņi nezināja, kas ir Autobuss debesīs. Un tā pirmā reize ļoti palika atmiņā. Protams, mazās imantdienas, tas tāds neatņemams pasākums katru gadu. Bet kas varētu būt tas viņu īpašais kods, tas vēstījums? Kas ir tas, ar ko viņi paņem savu publiku? Ritmiskums, mūzika līdz sirdī, daudz instrumentu, mūzika, visu pieprot, balsis, viss kopā. Un katrā ziņā cenšamies apmeklēt šīs grupas koncertus katru gadu. Un lai viņiem saules mūžs. Kā atzīst paši mūziķi, ansambļa veiksmes formulā noteikti ir vairāki komponenti. Tostarp saturs, kas interesants ir gan klausītājiem, gan pašiem, gan grupas sastāvs. Šī te kopā muzicēšana, es tādu varbūt tās akadēmiski izsakoties ansamblis, bet ansamblis tādā viskaistākajā nozīmē, vai ne? Tā ir sajūta, ko ne katram viņi ir dot un ne katram viņi tiek uzdāvināti. Šis koncerts īstenībā šos 25 gadu jubilejas tūrs arī viens no tiem pamatu uzdevumiem bija ne tikai satikties atkal ar mūsu klausītājiem, bet arī mums iedot kādu dīgli tam, lai mēs darbotos priekš un radītu kaut ko jaunu, lai mums būtu pašiem interesanti darboties tālāk. Kamēr pašiem būs interesanti, tikmēr arī klausītājiem sajūtīs, ka mums ir interesanti un tāpēc arī, tas ir tāda apusēja. Apusēja tāda sinerģija. Bet kas tad ir tie nākotnes plāni? Jauna mūzika, jauna skaņdarbi, jauni koncerti. Jauni klausītāji. Jā. Grupa Autobuss debesīs tika izveidota 1998. gadā, kad bijušie skolas biedri Marts Kristiāns Kalniņš un Emīls Zilberts nolēma īstenot senlolotu sapni un nodibināja grupu, kuras repertuāra pamatā bija Imanta Kalniņa mūzika. Uz doto brīdi ierakstīti 6 albumi, kuros iekļautās dziesmas kļuvušas nevien par plaši pazīstamām melodijām, bet arī izturējušas laika pārbaudi un kļuvušas par nozīmīgu laika simbolu. Mākslinieki ir koncertējuši teju visā Latvijā, muzicējuši vairākās Eiropas valstīs un ASV, piedalījušies daudzos liela mēroga pasākumos, taču, kā paši uzsver, balvas to tiešākajā nozīmē viņus maz interesējušas. Lai cik tas fenomenāli būtu, bet man šķiet, man mājās ir viena balva. Ja mēs runājam tādā Latvijas mērogā par kaut ko piešķirt, varbūt tās divas mums ir kaut kādas tās balvas. Mēs nekad neesam to kā uzstādījumu veidojuši laikam paši priekš sevis, bet man jautāt pēc sasniegumiem, tad man šķiet, ka tā ir tā lielākā balva. To es jūtu, šo te balvu,
to klausītāju. Man nav vajadzīgs tās, es nesaukšu jebkura mūzikas balvu ceremonija, šīs statuetes mājās, jo tādas precedents. Es arī zinu, ka šīs statuetes ir, bet zāles ir tukšas. Jā, tā nav nekāda amplitūda un nav nekāds absolūti rādītājs tam. Tā ir tikai mākslīgi veidota tāda aģitācija, manuprāt. Es varbūt tā mazliet skarbi izsakos, bet man šķiet, ka tā ir tāda lielākā balva. To nevar nopirkt ne par kādu naudu, ka tev ir klausītāji. Publika kājās stāv un dzied līdzi, tas nozīmē, ka viss notiek, joprojām ir aktuāli. Tieši tā, skatītāji pilnas zāles ir lielākā balva, un to mēs arī izjūtam. Par to arī šīs dienas koncerts un viss nākamie. Jau vēstīts, ka jūlija sākumā Cēsu pilsparkā tradicionāli norisināsies Imanta Kalniņa mūzikas svētki, ko pazīstam kā Imantdienas, kur piederības sajūtu un latvisko identitāti caur dziesmu stiprinās arī autobusu debesīs. Savukārt jūlijā nogalē Marts Kristiāns Kalniņš ar grupu visus gaidīs mazajās Kalniņa dienās Innešos. Sandra Zareņa, Andris Milnis, RTV.